Atrodoties šajā jaunajā, skaistajā ēkā, tu pat nenojaut, ka patiesībā Ogres centrālā bibliotēka dibināta 1928. gadā, kad Ogre ieguva pilsētas statusu. Skolotājs Teodors Spuriņš uz kultūras fonda domes dāvinājuma pamata izveidoja pilsētas bibliotēku ar 1500 sējumu lielu fondu. Tā kā šajā laikā Ogrē darbojās dažādas biedrības, kurām ir savas bibliotēkas, loģisks risinājums bija to apvienošana. Pirmā Ogres pilsētas bibliotēkas atrašanās vieta bija Rīgas ielā 13, ēkā, kas atradās blakus jaunajam Ogres tautas namam. Laika gaitā dažādu iemeslu dēļ bibliotēkas Ogrē ir gan apvienojušās, gan atdalījušās. 2001. gadā tika atklātas Ogres centrālās bibliotēkas telpas Brīvības ielā 35, bet vēl pēc 20 gadiem šajā pašā vietā uzbūvēta jaunā bibliotēka, kurā tu šobrīd atrodies. Ja vēlies uzzināt vairāk par bibliotēku, lejupielādē mūsu mobīlo aplikāciju Ogres novadnieks. Sadaļā Tūrisms iespējams iepazīties ar Ogres novada bezmaksas audiogidu, kurā pieejami stāsti par vietām, cilvēkiem un notikumiem, kas norisinājušies Ogres novadā.